Daigai ar visu notikušo stallī nav nekāda sakara. Laid vaļā! Mierīgi. Līgu nomierinies. Atlaid vaļā pirkstus un met zemē šķēres. Nē! Jā! Nē! Es tev teicu, met zemē šķēres, lūdzu. Laid vaļā, nē! Tev tas nav vajadzīgs, arī man nav vajadzīgs. Tu pats esi traks, jūs visi esat traki! Lūdzu, laid vaļā šķēres. Nē! Nē, Aleks! Es negribu, lai tev būtu sāpīgi. Man jau ir sāpīgi, Aleks, sāpīgā! Kas te notiek? Viņš man uzbruka, es gāju pa gaitenu, viņš man uzbruka. Man ir brālis, viņš man palīdzēs. Tas nekas, ka viņš ir jaunāks, viņš vienmēr man aizstāv, laid vaļā! Brālis? Tas! Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom, Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido, mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Atvainojiet, ja jums ir jāpadomā, tad labāk to darīt manā istabā. Nu, kā, nu tiešām, nu tas ir tik negatīvi, nu es nevaru tā vdruг vat atbildēt tā uz jūsu tādu sarežģītu jautājumu. Nu, es saprotu, bet vienkārši stulbi stāvēt koridorā plikam. Nu, ja, bet, nu, Denāt, nu, jūs to tiešām, kas jūs negribat mani vienkārši tā piejokot, jūs to nopietni? Nu jā, protams, es to domāju nopietni. Es gribu jūs precēt. Vai varbūt, varbūt būtu jāsaka lūgt jūsu roku, bet roku tas ir par maz. Es gribu jūs visu. Es kaut kā nevaru. Jūs kaut kā dīvaini runāt. Varbūt jūs vienkārši pārkarsēt smadzeni, tā ir pirti. Nē, es nepārkarsēju smadzenes. Tam nav nekāda sakara ar to pirti. Saprotiet, es jūs tā kā pirmajā vakarā ieraudzīju tā es jūtu. Es jūtu. Ka... Nu, labi, ja tas jums ir tik nopietni, tad... Tas nozīmē, ka jā, jā? Oi, nu netaču, nu. Kā nē? Tas nozīmē, ka nē, jā. Nu, Gospodi, nu, ja taču neko neesmu teikusi, nu. Nu jā, bet man vajag tagad zināt. Tagad, saprotiet, uzreiz vajag. Tagad. Nu, es tā nevaru, nu. Nu, не могу. Nu, labi. 5 minūtes. 5 minūtes. Es pēc 5 minūtēm atnākšu, 5 minūtes padomājiet. Es būšu tepatās. Es tepat būšu. Ja? Es neko nedarīju, tas bija netīšām. Viņš pats, viņam nevajadzēja man aiztikt. Pagaidi, kas te notiek? Es nezinu, es gāju pa gaitenu un viņš... Gāju un... Man nepatīk, ja man tur ar varu. Man nepatīk, ja man kaut ko mēģina atņemt. Jūs esat viņas brālis? Jā, esmu. Nu, tu esiet tik labi pieskatiet, lai viņi neblandās apkārt. Naktī vienu pat ar šķērēm rokā neapdraud cilvēku. Es nevienu neapdraudu. Es gāju uz virtuvi pēc asinām. Man vajadzēja uzasināt šķēres. Lūdzu, nomierinies. Man vajadzēja uzasināt Es šķēres. ticu. Tu tici, bet viņš netic. Klausieties. Cilvēks ir pie sevis šķēres. Naktī nav jāsteig apkārt un jāsina šķēres. Jūs saprotat, kā viņa varēja? Redzi, viņš domā, ka es staigāju apkārt slepkavotam. Vispirms zirgs, tad cilvēks, un tu arī tā domā. Jūs abi tā domājat, ja? Es ticu, ka tev tas sanāca netīšām. Jā, Leon, tev viss ir kārtībā? Jā. Kā ar tevi?
5 minūtes pagāja. Es zinu, 5 minūtes, bet es varu tavu sešu te treniņu bikses kaut kā tā. Nē, nekas, jūs man esat pats skaistākā. Да, да. Jā. Я не знаю, что сказать. Viss kaut kā tā pēkšņi sanāca. Tur mēs sastrīdējāmies, tur kaut kā jūs nogribāt pārbiedēt mani. Es pilnīgi izsista no slieda. Jā, es zinu, tas sanāca. Es zinu, pilnīgi muļķīgi. Es zinu, vajadzēja daudz romantiskāk, vai ne? Vajadzēja uzaicināt jūs uz vakariņām, mūziku, šampānēs. Varbūt mēs varētu visu vienkārši to aizmirst. Aizmirst to, kas notiek koridorā un sākt visu no sākuma. Es jau tā zinu, aizmirst. Nē, pagaidiet, jūs man nesapratāt. Pilnīgi oficiāli, Helēna. Es, Donāts Jagudīns, Pētera dēls, es jūs lūdzu kļūt par savu sievu. Vai jūs piekrītat? Jā. Jā? Kā? Ko? Jā, es... Kā? Jā? Jā? Jā! Я все ухожу. Извините. Līga, lūdzu. Es negribu. Jums ar roku tur viss kārtībā? Viss kārtībā, grāmatnieks. Jūs esat pārliecināts? Jā, es esmu ārsts, es zinu. Bet es tā negribēju, tas bija netīšām. Līga. Tu nemaz nezini, kā tas ir tur iekšā, ka tev neuztver par normālu cilvēku, ka tev dod ēst ar plasmas snažiem, ka tev tur ar varu. Es esmu jurists. Ja nu pēkšņi vajag kaut kā kompensēt visas tās medicīniskos, morālos izdevumus. Man nav nekādas vajadzības, es tikai gribētu, lai Bet mēs tas ir būtiski. varam. Jūs saprotat, ka tas ir būtiski? Es saprotu. Jā, redziet, viņas mātā teicās, es gribētu, lai jūs tad vismaz... Jā. Vēl, tu taču nedusmojies uz mani. Protams, ka nē. Ej tagad līdz brālim, labi? Ej istabā, labi? Es ceru, ka šis negadījums paliks starp mums. Jūs viņu aizvediet pie ārsta, labi? Paldies jums. Sveiki! Opa, es atvainojos, es drusiņ te. Ja? Lūdzu, lūdzu. Es jau skatījos, vai te nenāks reiz pēc tām drēbēm pakaļ. Nu, cik te ilgi var skraidīt pa koridoriem ādam kostīmā un skaidrot tās attiecības? Tā jūs redzējāt, ja? Nu, kā tad, ka redzēju? Nē, es patiesību sakot vairāk tā kā dzirdēju. Nu, pa durvju šķirbu. Es tur numuriņu blakus tīrīju. Tad tā, nu pa šķirmiņu, ja? Jā, pa šķirmiņu, bet jūs neuztraucaties. Es nevienam ne čiku negrabu. Ne par jums, ne par mūsu Helēnīti, ne par to, kā jūs tur pa to grīdu vārtījāties. To jūs esat pa šķirmiņu, ja? Nu, kā tad, kā tas savādāk? Vai es tik ceru, ka Helēna pratīs novērtēt tādu laimi? Šitāds līgavains. Nu, sen jau viņai laiks bija pie vīra. Viņa tos kavalierus mainīja tā kā tādas zeķes, bet neviens riktīgs negadījās. Jā? Tā Felsenbachera un Jaukundzei tādas pazīšanās bijušas vairāk, ja? Nu, bet kas tad tas pa jautājumu? Protams, ka vairāks. Pavisam daudz. Saprotiet, nu tur ar roku un kāju pirkstiem nepietikt, lai varētu saskaitīt. Jā. Bet tad tas jums kāds jaunums? Nē. Ko es redzu? Felsenbacheris Jaunkundze. Ota, ko tu tik vēlu te? Ir jau vēls. Jā, Krūdziņš jau ir ciet un mājās arī niet negribas. Es gan ne uz mani. Paga. Saki man, ko tu darīsi mājās? Tevi tur neviens negaida. Sadies, mani arī neviens mājās negaida. Mēs varbūt tās ideāls, lieliskais pāris. Kas tad tev uznācis? Ai, nekas. Kārtējo reizi Elza man ir pasūtījusi vienu māju tālāk un neatbild uz maniem telefonu zvaniem. Iespējams, viņa tagad kaut kur ieradinājās kādā siltākā migā un guļ un
kamēr es te kā idiots vārdos pa viesnīcu. Nu što, nu es tev palīdzēt nekādi nevaru. Elenčik, varbūt, ka šoreiz vēlreiz te šmigoju, bet nu, tā ne galvā ne pakaļā tas ir. Varbūt paņemam kādu numuriņu un, nu, pats saprot. Es ar tevi. Nu, es ne, taču mani gribēju. Lūdzu. Ko lūdzu? Ko lūdzu? Man vārdu nevajag. Es spēju tevi novērtēt. Es spēju novērtēt visu tā. Ну, давай не надо, ja? Nu, klausies, es neesmu akls. Es varbūt esmu stulbs, bet, nu, kāpēc nē? Vienkārši, nu, es nevaru. Sapratu. Tagad tu mani spīdzini un moci par to, ka es tev iedevu kurvīti un pasūtīju vienu māju tālāk. Labi, esmu pelnījis, saprotu, labi, tagad, bet daram tā, tu tagad drīkst man kādu laiku pamocīt, bet pēc tam mēs iesim uz numuriņu. Nāks? Un cik tad ilgi jūs to mūsu Helēnīti pazīstat? 1 dienu, 2? Nē, mēs, es pietiekami ilgi. Ai, nē, nu saki jau, ka mīlestība esot tako, bet jābūt tik galīgi apmātam, lai tā, maisā kaķi pirktu. Nē, es jau nepērku kaķi maisā, es viņu nepērku. Nē, taisnība jau ir Felsenbacheriem pašiem naudas pietiek. Kā saka, vistām knābāt apnicis. Nu, un Helēnai nekas nav jādara. Nav ne iztikšana jāpelna, ne jāvāra, ne jāmazgā veša, kā citiem cilvēkiem. Var tik staigāt pa tiem skaistumu saloniem un nagus pucēt un visas citas vietas. Ziniet, ko es jums teikšu? No? Ja man būtu laiks un nauda, es ar nemaz neizskatītos zemē metam. Tas gan, jā. Ko es man gribu teikt? Nu, neko jau tāda īpaša, neko. Es tik gribu teikt, kā tas ir tai dzīvē. Nelīdz ne smukums, ne bagātība, kā nav riktīgi ņēmēji, tā nav. Un ko tā Helēna nav izņēmusies te pa viesnīcu, pa numuriņiem un vēl visur, kur citur? Nekā. Neviena. Izpriecājas, paņem izpriecājas, un tā, ka jāved pie altāra, tad ņem no tā nevainīgā gala. Ir gan tie vīrieši, es jums teikšu. Nu, jā, labi, es jums ieteiktu, nevajag tā runāt. Vai, piedodiet, es jūs tā kā aizskāru, kā? Piedodiet, es jau negribēju, es neko sliktu. Nu, smuka ir Helēnīte, smuka. Un kad vēl visus tos glamūrus piekaru un tos liekos matus un visu, ko, nu, tad nemaz nevar pateikt, cik viņai to gadu. Un slikta ar viņu nav. Nevar būt slikta. Gultā būs kaut ko iemācījusies, ja galā tik daudz to skolotāju ir bijis. Tā kā ņemiet vienu un lai jums veicas. Labi, paldies. Un, ja jūs gribat vēl kaut ko uzzināt, tad droši nākat pie manis. Nu jā, obligāti. Tas nav godīgi. Ar kādām tiesībām viņš uzskata man par nenormālu. Tas, ka viņš ir ārsts, nenozīmē, ka viņš var staigāt apkārt un aizvainot cilvēkus. Lūdzu, nomierinies. Lūdzu. Tu viņam sagriezi roku. Tīšām vai netīšām nezinu. Bet viņam ir iemesls uz tevi dosmoties. Nē, viņš pats man uzbruka. Ja viņš nebūtu mani aizticis, nekas tāds nebūtu noticis. Viņš pats man uzbruka, Aleks. Viņš pats man uzbruka. Tagad iedzer lūdzu zālītes, nomierinies un viss būs labi. Nerunā ar mani kā ar slimu. Man nevajag nekādas zāles. Dzer pats. Es teicu, lūdzu, nomierinies un iedzer zāles. Nē, es esmu normāla. Dzer pats. Iedzeršu. Labi. Tās nav zāles. Tas ir nerviem. Miegam. Es jau teicu, tad iedzer arī pats vien. Iedzer. Labākam miegam. Tu zini, ka es ļoti labi iemiegu. Iedzer, lūdzu, un Nē, manis viņš pats dēļ. man uzbruka. Lūdzu. Jūs visi domājat, ka es esmu kaut kāda ne tāda. Tāpēc es arī uzvedos kaut kā
nu, ja jūs man uztvert normāli, Aleks, tad es arī uzvestos normāli. Nu, viss ir labi. Nav. Zāles tu tagad iedzēri. Un tagad nedaudz pačuči. Pats man uzbruka. Nāc. Nedaudz pačuči. Būs labi. Нет, to nekādu numuriņu mums šonakt ar tevi nebūs. Kāpēc ne? Nu, tu vēl nesen gribēji, un tagad... Es saprotu, nu te es esmu jauns, skaists, un par baltu vēl tu dari ar mani visu, ko gribi, nu? Nu, es zinu, bet es negribu. Man vairāk neko no tevis nevajag. Es saprotu, es man apvainojusies par to stulbo kurvīti. Nu, labi, es varu izlūgties piedošanu tev, lūdzu. Lūdzu, piedod. Давай, не надо, устелим, ну зачем? Nu, man nav grūti, nu, taču, nu, kāpēc nē? Nu, вот tāpēc. Kas vēl tikko tu gribēji, kas pa šo laiku ir mainījies tik strauji? Tā viss ir mainījies, pilnīgi viss. Atceries to kopā pavadīto nakti, cik mums bija labi, cik mums bija superīgi forši. Mēs varam to mierīgi teikt, aiziet uz kādu numuriņu un atkārtot. Es negribu. Es vienkārši negribu. Всё, пусти. Es не хочу, понимаешь? Всё, Донат Петрович, господи... Сīvi teica, ka nē. Nepilcē? Ради бога, извините. Lūdzu. Kas tas par čudiku? Tas ir Donāts Petrovičs, ja gudnieks. Jā. Ko tu uzreiz neteici, ka tu esi aizņēmis sievieti, jā? Nebūtu tev malcējis virsū. Man vispār patīk. Labi. Uzkrakls. Šitas, kā tur šis kungs bija? Es ceru, ka jums paveiksies, jo, kā pats redzi, man nepaveicās. Nu, tad veiksmi. Uz redzīti, čau. Donāt Petrovič... Nepaldies. Nevajag man saukt tā vārdā. Vienkārši tāpēc, ka es neesmu tik vecs. Простите, es tikai tāpēc, ka, nu, lai jums izrādītu cieņu, lai jūs zinātu, ka es jūs tiešām ļoti augstu novērtēju. Paldies. Jā, paldies. Ar to puisiju Otu man neko nav. Jā? Nu, tā nelikās no malas. Nu, labi, nu, bija vien randiņš, bet, nu, labi, diviem.
Bet vairāk tiešām neko nebija, tas bija sen, un tu tiešām nav taisnība. Tur bija visādi daudzi sakritība un apstākļi. Es nevaru jums tik tādā ātrumā izstāstīt. Jā, pareizi. Varbūt brīžiem nevajag zināt pagātni, jo tur sāks uzreiz sakritības visādas. Pareizi, tā ir, jā. Es par jūsu pagātni. Ko jums kāds kaut ko ir stāstījis? Nu jā, es parasti vispār nemēdzu klausīties baumas, bet sanāca. Kurš jums kaut ko teica? Zenta apkopēja. Zenta. Jā. Nu, jāsnā. Nu, un ko viņa teica? Nu, viņa teica, ka jums bijuši daudz attiecības. Tā ir, jā? Jā. Bet man bija būties katrs tu. Īsto vienīgo, es ļoti ilgi kļūdījos, kad viņu meklēju. Karoči, ja tas ir tas, ko jūs gribētu man jautāt. Kas tur ir? Kas tur ir? Ko tu dari? Aleks? Ko es daru tavā istabā? Es jau sen te guļu. Pagaid. Tu neko neatceries? Nē. Ir jau nakts, jā? Aleks, kāpēc es neesmu savā istabā? Pagaid. Un šīs... Tas ir tavas? Nē. Kāpēc manas? Aleks, tu man āzēji, jā? Tu esi man izāzējis, jā? Jā, es tevi nesu cauri, jā. Nu, labi, bet kāpēc tad tu esi tik drūms? Vispār ir vēls, es tīšos kaut kā. Pagaid, nē. Līga, lūdzu, paliec. Kāpēc? Vienkārši manas dēļ. Kāpēc? Gribās, lai šovakar šeit kāds paliek. Tam ir kaut kāds sakars ar Martas plānu? Tu esi nobijies? Kaut kas nav kārtībā? Nē. Viss ir kārtībā vienkārši. Man kaut kā sagribējās, lai ir tā kā agrāk atceries, ka pie vecās mātes gulējām. Lielā koka gultā. Jā, es atceros. Vēl bija tāda dīvaina smarža. Matracis laikam bija no siena. Nu labi, es palikšu, bet es iešu gulēt, ja man nenormāli nāk miegs. Dari? Laid vaļā. Laid vaļā. Izbeidz. Ko tu dari? Laid mani vaļā. Ko tu dari? Ej prom.
Mēs nepabeidzām vienu sarunu. Leon, es gulēju vispār. Tu man apsolīji piezvanīt. Kāpēc tu to neizdarīji? Leon, cik ir pulkstens? Liec manim... Cik ir pulkstens? Ej, lūdzu, projām. Cik ir pulkstens? Es gulēju. Jā, es saprotu. Es gribu zināt, kāpēc tu nepiezvanīji. Tu pasaki, pasties man acīs un pasaki, kāpēc tu nepiezvanīji. Nekas nav roku. Tu man apsolīji piezvanīt. Un es gaidīju tos sasodītos zvanu. Lūdzu, piedod, man tiešām bija apstākļi. Lūdzu, ej tagad projām. Rīt arī ir diena, es tev piezvanīšu, mēs parunāsim. Tiešām? Kāda apstākļa sieviete grib? Tu gribi vai ne? Ko tu man tagad jautā? Neko. Tad jā vai nē? Silvija, tas tev. Erti. Piedosi man. Lūdzu. Ņemsi mani atpakaļ, Man tomēr šķiet, tas visu izskaidro. Kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpārīzrādās, ja ledus upēs kustās priekā, ja kliedzās uz krastu jās.